Tā, esam dzīvajā. Čau visiem! Prieks jūs atkal visus redzēt šeit pie mums. Pagājušajā mēs aizmirsām sevi tā kārtīgi iepazīstināt. Karīna, varbūt tu iepazīstini, pasaki savu vārdu un uzvārdu, lai cilvēki zina, un kur tevi meklēt internetā, ja grib par tevīm kaut ko vairāk zināt. Jo daudz tiešām jautāja, kur es varu atrast Karīnu. Super. Tātad, man liekas, ka apakšā jau tur ir rakstīts, ka es esmu Karīna Štoļde, ja izrunā Štoļde, bet tas nav svarīgi. Tā, zini kā, ar to manis atrašanu, man liekas, ka tu varētu viņu palikt apakšā to informāciju YouTube, kur tu izliec to mūsu sarunu. Ja, jo ir tāda lapa Facebookā noslēpumu pasaule, Instagramā ir lapa, TikTokā ir lapa, visur, kur man var paskatīties un palasīt kaut kādas manas tās domas, ko es rakstu, bet ļoti daudz, kas tiks arī runāts šeit, tā kā man liekas, ka foršāk ir seko šeit līdzi, bet ja gribās ar mani sazināties personīgi, tad kontakta informācija visticamāk un vislabāk būtu atrast tomēr tajā Facebook lapā. Ja, bet es arī domāju tieši ar kontakta informācijas, jo tiešām viss interesantākais, kas būs tieši šeit YouTube kanālā. Jā. Uz ļoti daudz jautājumiem mēs ļoti centīsimies atbildēt un būtu forši, ja jūs arī rakstītu komentāros savus jautājumus, un mēs ļoti atbalstam arī heiterus. Tiem cilvēkiem, kas liekas, ka divas muļķītes vai tur kaut kādas tur pareizas vai nepareizas un kaut kādas tur gudras vai negudras domas. Mēs ļoti labprāt visu gribam dzirdēt un lasīt par sevi, jo tā ideja ir tāda, ka man liekas, ka tie cilvēki arī ir pelnījuši uzmanību, nevelti viņi iesaistās un nevelti viņi tur ir, ja, heiters. Nu, kas ir heiters? Mēs zinām, ka mēs dzīvojam duālā pasaulē, ātri bišķiņ aizņem šeit, viss kārtībā. Ja? Ka mēs dzīvojam duālā pasaulē, un duālajā pasaulē ir viss labais un viss sliktais, un visu laiku tas ir harmonijā. Tātad tas tā kā tāds svārstiņa cilvēks, kas mēģina savā dzīvē vispār kaut ko darīt un izkustās no vietas, ja viņam ir idejas, viņam ir domas, viņš kaut ko cenšas panākt un izdarīt, viņš sāk šo svārstiņu savā dzīvē kustināt. Un kustība nevar notikt tikai vienā virzienā. Mēs kustinam gan pa labi, gan pa kreisi, ja svārstiņš atgriežas atpakaļ. Tātad mēs ieraugam savā dzīvē gan labos cilvēkus, gan heiterus. Jā, var teikt, arī citi sauc slikts cilvēks, bet mūsu gadījumā... Nav sliktu cilvēku. Viņi palīdz šo te svārstiņu kustināt aktīvāk. Ja? Jo heiters, kam kaut kāds iebildums nepatīk, viņš ierauga visu savādāk. Ja tas labi nosacīta, labais cilvēks visu idealizē, wow, cik viss ir krūti, skaisti, foršs, arī tā grib, jo viņam kaut kāds deficīts iekšējais. Tas nosacīti sliktais cilvēks, heiters, atkal visu nostabilizē uz vietas, atver acis, tu paskaties, kāda viņš. Un tad rodas tā vidus, tas punkts, tas nulles punkts, tas tā harmonija, ja? Kad es pieņemu gan vienu, gan otru, es protu sarunāt gan ar vienu cilvēku, gan ar otru, un es viņus pieņemu, jo viens man palīdz sazemēt, tas otrs man palīdz augt līdz tam dieva līmenim un paaugstināt man ego, ja? Jā, man liekas, ka tas ir svarīgi saprast, ka abas puses mums ir vajadzīga gan tumsa, gan gaisma, jo kā gan mēs sapratīsim, ka ir diena, ja visu laiku būs gaišs, vai kā gan mēs sapratīsim, ka ir nakts, ja visu laiku ir tumšs. Mums ir vajadzīga šis duālā pasaule, lai mēs varētu novērtēt, piemēram, prieka mirkļus, lai mēs saprastu, ka caur bēdām mēs izējām, mēs kaut ko iemācamies, ka tās stundas jau nāk tieši caur grūtībām, nevis caur vieglumu. Tā kā, man liekas, tas daudz cilvēki drusciņi dzīvo sapņu pasaulē tādā ziņā, ka viņi domā, ka viss var ar meditāciju un pozitīvām domām var dabūt kaut kādu progresu. Diemžēl progress notiek tieši caur negatīvām lietām, caur negatīvām pieredzēm. Un tas jau ir tas, kāpēc mēs vispār esam atnākuši te uz pasaules. Tieši caur negatīvām pieredzēm mācīties, un lai mēs varētu kaifot par tiem momentiem, kad mums ir forši, lai ir ko svinēt. Es domāju, ka šito tēmu, mēs vēl lielo tēmu, kas saistās ar meditēšanu, ja, ka cilvēki arī tādā ilūzija pasaulē. Es nesaku, ka meditēt ir slikti vai nepareizi. Es arī, man patīk meditēt, jo tas vienkārši nomierina tev prātu, jā. Jo īpaši negribās nekādā gadījumā stāties pretī. Mēs visi zinām mūsu slaveno Pēteri Kļavu, ja, kas arī māca visas šīs te meditācijas. Atgriežoties pie šī Pētera Kļava, viņam arī ir super krutas un foršas visādas lekcijas, ja, reanimāri.lv, ja kādam interesē, noteikti iesaku no sirds visiem noskatīties 12 lekciju ciklu, un plus vēl tur ir pusstunda, manuprāt, garš video, kur viņš stāsta par vispār krutākām grāmatām, kuras katram cilvēkam ir vērts izlasīt. Ja? Es esmu gandrīz visas grāmatas dabūjis, bet ne gandrīz visas izlasīt. Jā, tā ir tā problēma. Man arī plaukiņš viens ir skapītī, kurā ir grāmatas, kuras būtu jāizlasa.
Jā, un lūk, Pēteris Kļava, manuprāt, ir viens no tādiem izcilākiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā un kurus es atzīstu kā mans nezinu, guru, viens no tādiem, ja, pie kuriem es labprāt mācītos un labprāt klausītos un labprāt izzinātu šo pasauli ar viņa kaut kādu to pasniegto informācijas devu. Lūk, meditēt kopā ar viņu, ok, bet ja mēs sēdēsim mājās bez iepriekš zināšanām, nesaprotot vispār, kāpēc es meditēju, tāpēc, ka man ir slikti un man vajag kaut kādu prānu sevi ievilkt un uzkačāt kundalīni un iztaisnot čakras un tā tālāk, tas man liekas jau ir tāds, dīvaina eksperta variants, ja, ka es zinu, kā man nomierināt savu trako prātu tajā brīdī, bet es nezinu, kā man ar šo strādāt un nesaprotu, kāpēc man ir šīs diskomforts vai depresija vai kaut kāda nepatīkams situācijas. Ja es neesmu izpratusi, izzinājusi un ieguldījusi savu enerģiju tajā, lai saprastu, bet es viņu bloķēju ar nosacīti to labo meditācijas procesu. Ja? Un pēc tam tas process, protams, aiziet dubultā plīst pa vīlēm, es esmu pameditējusi un rītā man ir vēl sliktāk. Jā, diemžēl es pati ar to esmu saskārusies, ka tiešām tu mēģini kaut ko darīt. Un tieši tāpēc, ka tu nesaproti, tu neej pareizā virzienā un rezultāta nav, nākamā diena ir vēl sliktāk par iepriekšējo un liekas, blīdz, bet es taču izdarīju visu, ko es varēju. Tu kā tirgojies ar radītāju, vai tu neredzi, ka es meditēju, es taču no tevis paņēmu to, ko tu tur esi spējīgs dot, kāpēc man nav slikti. Bet slinkums jau ielīst tur iekšā un slinkums ieskatīties spogulī un slinkums ieskatīties sevi. Negribās to, kas ir jādara, negribās darīt. Samazināt savu ego. Citreiz pat tas nav arī slinkums, citreiz vienkārši tā ir nezināšana. Kura metoda tad tev ir vajadzīga? Jo ir tik daudz dažādas metodas. Lielākā daļa no viņām dod ļoti kaut kādu rezultātu, bet tas ir īstermiņa rezultāts. Cilvēki nezina metodas, kas dod to ilgtermiņa rezultātu. Tā ir tā problēma, jo es pati esmu meklējusi, es esmu izgājusi cauri reiki, krāsu terapijai. Krāsu terapija man noņēma ļoti daudz programmas, tās virsējās, kas bija, bet viņa negāja dziļumā. Un tās atbildes, tev jautājumi paliek, atbildes ir mazāk nekā jautājumi. Un tu turpini meklēt, un beigās tu vienā momentā tu domā, ka es esmu kaut kāds nepareizs cilvēks, jo tāpēc, ka man nav to atbilžu. Un es nejūtos komfortā, un es saprotu, ka sajūta ir tāda, ka šajā pasaule nav priekš manīm. Es esmu te kaut kāds liekas vispār. Tā tas ir, un tāpēc, ka es vienkārši pasaku savu pieredzi, kam es izgāju cauri, un tad, kad es sāku ar tevi strādāt, tad man atvērās pilnīgi pavisam cita pasaule, un tāds bija no sākuma nedaudz tāds. Jo īstenībā tā programma, par kuru tu stāsti, es šai pasaulē neiedaros, vispār kas te kaut kāds svešais, kāpēc man tas bija tik tuvu, jo es jutos tieši tāpat. Un stāsts jau nebija par to, ka es esmu kaut kāda īpaša un izredzēta, ja kā man mamma teica, tu esi īpaša, tāpēc arī tu visus tevi skatās un kaut ko tur nepatīkam saka, un tāpēc tev tur spēr, ja, un spļauj virsū, un tā tālāk, jo tu esi īpaša. Stāsts nav par to, ka es esmu īpaša, bet stāsts ir par to vecāku ielikto programmu, kur bērniņš piedzīvo, diemžēl, maza gada vecumā, ka viņš nejūtas tajā ģimenē vajadzīgs un piederīgs. Ja? Stāsts ir tikai no vecākiem. Nevis es esmu radītājiem nevajadzīgs, vai pasaulē nevajadzīgs, vai es šeit neiedaros. Bet es šo programmu izaugu, un es šo realitāti ap sev tieši tādu esmu uztaisījusi, izveidojusi, neapzināti. Ja? Es neieeju pareizā sistēmā, tas, kas ir man vajadzīgi. Es neieeju pareizajos ar pareiziem cilvēkiem, kuri atzīst manu talantu, kuriem es esmu vajadzīga. Tikai tāpēc, ka es esmu ieslēgta savā programmā, ka es nevienam neesmu vajadzīga, es esmu nabadzīta. Ja? Tas variants no 7 ruķīšiem, ka Sniegbaltīte ir ledus zārkā un ir pareizo princi vajag. Jā. Un tas jau ir tā situācija, ko es stāstīju par to svārstiņu. Viņš jau kustās visu laiku uz abām pusēm. Mēs, ko gribam izdarīt? Mēs jau gribam būt labi, mēs gribam to svārstiņu, viņš tikai uz vienu pusi tā kratās, uz otru pusi, lai neiet. Un tas mums rada, tas jau ir tas ego. Negribu to slikto, es gribu tikai to labo. Man tas sliktais vispār neinteresē, tur nekā nav. Ja? Un tas, ka mēs cenšamies to svārstiņu visu laiku uz šito pusi, uz to labo kustināt, beigās jau rada to izmisumu. Tas ir stāsts par to, ka kustinot svārstiņu tikai uz labo pusi, es te pameditēšu, es te kaut kādos kursos pamācīšos, es te to vai šito labu sevi izdarīšu. Čakras noteikti ir balansē, kaut kas nav čakrās pareizi. Jā, kaut kas tur čakrās nav labi, un vispār man prānas enerģija jāēd, un kundalīnī kaut kas tur jāizpat neatceros, kas
Kundalīnī un enerģija bija jādara, jāievirza savā jā. ķermenī no pareizās puses un jāizbraukā tā, lai tev to sapļus, lai viss ir pareizi. Nu, es nesaku, ka tās ir muļķības, bet tam ir noteikts laiks, kad vispār tam ir jāsāk pievērsties. Bet īstenībā viss resurs ir noslēpts tad, kad svārtiņš kustas uz otru pusi, tā ir sliktajā. Tur ir resurs, kāpēc man ir slikti, kāpēc man ir pārliecības, kāpēc man ir programmas, kāpēc man ir kauns, vaina un tā tālāk. Tur ir atbildes. Nu jā, īstenībā tas bija tas, kas man lika tajā elpā aizrauties, kad es sāku ar tevīm strādāt. Jo, nu, es tā neesmu teikusi, bet man, nu, tā krāstarpīs skolotāja, viņi radīja ēnu kārtas. Un tās ēnu kārtas piedzima jau ilgu laiku apakaļ, viņi izgāja pati caur ļoti lielām pārbaudījumiem strādājot ar savām ēnām iekšējām. Un es tās kārtas nopirku kaut kur 2 gadu atpakaļ. Un es nopirku programmu, kā ar viņām strādāt, un es to programmu neesmu noskatījusies. Un es ik pa laikam tā kā piesēžos, tagad noskatīšos. Un es atkal palieku pie 3. stundas kaut kāds vai 2. Var sakot, un es visu laiku reāli, es to ēnas pusi visu laiku ignorēju. Es negribēju iet tajā iekšā. Un tad, kad es sāku ar tevīm strādāt, nu, ka man bija pavisam slikti. Vienkārši tā elpa aizrāvās no tā, ka es jau nekur tālu nestikusi pie tām pašām bērnām. Es nonākusi tikai te ir tā, ka tu man visu to tādu ieliki sejā iekšā. Nu viss, tev nav izvēles, tev ir jāskatās acīs savām ēnām un ar viņām jāstrādā. Un tagad pēc 3 mēnešiem, nu, kad es esmu ar tevīm izstrādājis tās galvenās problēmas, kas man bija, es skatos uz ēnām pavisam savādāk, un es tiešām arī novērtēju to, cik ļoti daudz es esmu iemācījusies tieši caur šīm dzīves stundām, caur šīm ēnām un tā tālāk. Un es arī līdz Atlantis Skincare nonācu tikai caur šīm ēnām. Paldies, ka tu uzsāki šo nosaukumu Atlantic Skincare, jo šodien gribējās ļoti parunāt visu laiku par mani un ap mani, ja te pasaules lielais guru, bet Zane. Tad, kad es sāku ar tevi runāt, pirmkārt mūsu pirmajā sarunā tu vispār nevārda neminēji par to, ko tu šai pasaulē radi un dari. Likās, nu, ļoti jūtams potenciāls, sieviete vienkārši tik krūta un super, bet ko viņa dara īsti, tā kā nav skaidrs, nu, es tur kaut kādiem krēmiņiem kaut ko tur daru. Un jo es ilgāk ar tevi sarunājos, ja es nezinu, man liekas, kaut kādā 3. nedēļā, kopš mēs sadarbojāmies, pēkšņi es uzzinu, ka Zanei pašai sava laboratorija. Viņa pati brauc uz laboratoriju, ķemerējās, tur taisa formulas un pati visu gatavo un pašai visu no nulles. Man acis bija šī tādas, man likās, wow. Es atceros to reizi, ka tev tās acis bija tādas, jā. Jā. Un tad, kad es tev stāstīju savu šo te izbrīnu, apmēram tu tā uz to reaģēji, kā, nu no sērijas, vai tad visi to tā nedara, tas jau normāli, ja? Tev tas nelikās nekas īpaši. Man tas likās kaut kas, wow, cik pasaulē vispār ir tādi cilvēki, kas var kaut ko uzradīt no nulles, radītāji, personības, radītāji. Nevis patērētājs, ja, kas tikai ņem un gaida, kur man dos, bet tas radītājs. Un tagad lūdzu pastāst, Zane, kā tu kļuvi par radītāju? Kā var būt tā, ka tu esi tik super amazing un uzradījis kaut ko super lielu? Interesants jautājums. Īstenībā nav arī pat tik viegli atbildams, jo kaut kas iekšā manī bija visu laiku. Pirmkārt, mīlestība pret dabu un pret augiem. Ne par velti mans power animals sen apakaļ man ir čūska. Čūska ir par kontaktu ar zemi. Un kad es reāli apguļos uz zemes, pirms ir tagad dārzā, es ik pa laikam, kad ir saulainās dienas, es vienkārši noguļos, dabūt uz zemes spēku. Un man reāli 5 minūtēs es pilnīgi atslāpstu un es pilnīgi jau tā kā nokļūstu gan kaut kādā citā dimensijā. Es nezinu, tad, kad es domāju par augiem, man skrien tirps par ādu. Kāds potenciāls viņos ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Un cik mēs esam aizgājuši tālu no tā, kur mums ir viss, kur mums reāli ir iebarots, ka mums neko no tā nevajag, jo tur nekā nav, bet te, kur ir baltās tabletītes, kuras ir saprintētas laboratorijā no naftas produktiem, un tur noteikti ir labāk nekā dabā. Un es redzu pilnīgi abus tos pretpolus. Protams, ka medikamenti ir kaut kādā ziņā mums vienmēr vajadzīgi un noderīgi. Tur ir savs labums iekšā, bet kāpēc mums aiziet līdz tam, ka mēs esam pilnīgi slimi un nākt atpakaļ meklēt to veselību? Mēs varam noturēt to veselību un nemaz neaiziet līdz tai otrai galējībai. Un man vienmēr interesē šitie jautājumi. Man mamma ir ārsts. Es, kad biju kaut kādā 1. klasītē, man liekas, es pie viņas regulāri gāju, viņa bija iecirkņu terapeits poliklinikā padomu laikā.
Un es gāju, sēdēju pie viņas pēc skolas, man tur bija jāpild mājas darbi, tur jāraksta kaut kādi burtiņi un jāzīmē kaut kas, bet viņa runāja ar klientiem, un viņa bija ārsts, pie kuras durvīm vienmēr bija milzu rinda, ne jau tāpēc, ka viņa bija slikts ārsts, bet tāpēc, ka viņa 20 minūšu vietā runāja ar katru cilvēku līdz pat stundai un vairāk. Un viņa uzdeva jautājumus, kā tu dzīvo, ko tu dari, kāpēc tu dari tā un nevis šitā. Un, var sakot, viņa meklēja to cēloni. Un tas man ir tā asinīs iekšā, kad es vienmēr meklēju cēloni, kāpēc situācija ir tāda, kāda viņa ir. It īpaši, kas attiecās par veselību. Dzīve mani no Lauksaimniecības universitātes, kur man ir diploms, aizveda pilnīgi pretējā virzienā, kas ir kosmētika. Un burtiski man notika tāda notikuma, kas man iemeta iekšā vidē, kurā es nekad nebiju tur bijusi. Un man mamma pat reāli krēmu lietoja vienu tikai savā dzīvē. Viņa nekosmētiku lietoja neko. Un man tas likās tāds baigais atklājums. Pirmā reize, kad es saskāros, un bija tā, wow, tur tik daudz visu kaut kā, wow, tik smuki smarojas kaut kas. Cekot, tā es nokļuvu uz tā ceļa, pamazām mani iebīdīja biznesā, kurš bija saistīts konkrēti ar dažādu veidu kosmētiskiem līdzekļiem. Un gadi gāja, un tāpēc, ka man ir tāds prāts, kurš interesējās, kurš visu laiku grib zināt, viņš rokās, viņš meklē atbildes. Un bija jautājumi tādi, kas, piemēram, kāpēc cilvēki nopērk vienu krēmu, laba firma, dārgs produkts, viss baigi čikiniekā. Pēc dažām mēnešiem viņš atnāk apakaļ nopērk citu, nevis to pašu. Un es sāku skatīties un pētīt, un es redzu, ka tie klienti nāk atpakaļ, bet viņi pērk katreiz citus produktus. Izņemot, bija grupa, kas pieturās pie viena brenda. Tāda maz jautājumi. Tā bija... Es mazu jautājumu iestarpināšu. Ja? Tā bija tā sajūta, kas tev lika aiziet uz to, ka tev kaut kas ir jārada pašai savs, tāpēc, ka tu vēro ilgstošus gadus, ka cilvēks pērk, neizvēlās nekad vienu to pašu produktu, tātad tas iekšējais zemapziņas jautājums šķiet, viņi kaut ko meklē. Tas bija nākamais, ko es gribēju tieši teikt. Tas man radās jautājums, kāpēc cilvēks meklē? Ja viņam būtu labs produkts, kas strādā viņa ādai, viņš taču paliktu pie viņa. Viņš taču nemainītu viņu. Un tad es sāku par to domāt, un man arvien vairāk radās jautājumi, un tad man bija tāda, meitene, pie kuras es gāju uz masāžām, viņa man saka tā, tu vai aizbraucam, te ir uz Anglijā uz vietas notiek tāda izstāde, kur izstādās tieši par kosmetikas tēmu, bet manās acīs tā izstāde bija kaut kas apmēram tā, kā uztaisīt virtuvē ziepītes pašam savējās. Bet man tādā brīdī bija laiks, un es tā domāju, labi, ja aizbraucam uz to izstādi. Tā bija tā pirmā saskarsme, tā kā to kosmētikas industrijas aizmuguri, ko mēs parasti neredzam. Un tas bija liels tāds wow, jo to, ko es redzēju tajā izstādē, es nebiju vispār ne pat 100 daļu no tā nebija gaidījusi. Un man tā ieinteresējās, un man tas likās tā baigi interesanti. Un tādā pašā izstādē man pēkšņi pienāk klāt sieviete un saka tā, vai jūs nevēlaties mācīties par kosmētiska zinātnieku kosmētikas? Un es tā, labi, ko vajag, lai ietu mācīties? Protams, naudu, bet otrs bija tas, kad bija vajadzīgs ķīmijas zināšanas. Es uzreiz padomāju, mēs Lauksaimniecības universitātē mums bija ļoti tāda nopietna ķīmijas tā sadaļa, organiskās ķīmijas. Un īstenībā tur bija lietas, kas man ļoti patika, jo viņi diezgan loģiski tā zinātne. Tu saproti tā kā no sākuma, tad tu vari aiziet pat ķēdīt līdz beigām. Es domāju, ja man tur veicās un viss būs labi, es ņemšu ciet to kursu. Es viņu nopirku, es mācījos, bet tas bija kurs, kurš bija veidots cilvēkiem, kas strādā fabrikā kā schēmā, kā mašīnītē. Un viņiem vienkārši kvalifikācijas celšanas kurs, lai cilvēks, kurš ir atnācis no skolas, tur sācis pie lentes strādāt, lai viņš varētu iet kaut kur tālāk laboratorijā strādāt vai pacelties augstāk nedaudz. Un es sapratu, ka tas galīgi nav man, jo es meklēju atbildi, kā es varu izveidot krēmu, tā, lai saprotu to formulu, no kā viņi sastāv, kāpēc viņi turās kopā, kāpēc viņi smaržo tā, kā viņi smaržo, kā nomainīt vienu sastāvdaļu pret citu, ja tā iepriekšējā man nepatīk vai nestrādā vai vēl kaut kas. Var sakot, un paziņa man draudzene no Hongkongas, viņa man atsūta saiti skolai, kas starptautiskā interneta skola, kas māca tieši, kā izgatavot organiskos ādas kopšanas līdzekļus dabīgos. Un tur bija tāda brīnišķīga ķīmiķe, Elhama viņa bija irānieta, bet viņa ir irānieta, bet viņa dzīvo Vācijā. Un viņa bija
tiešām fantastiska, kā viņi mūs mācīja, kā saprast, no kā vispār sastāv tas krēms, kāpēc viņš turās kopā. Visas tās nianses un iedod tev tādu, kā var teikt, pamat formulu, kurā tu tad vari mainīt un likt dažādus tos reizinātājus iekšā. Un tas process, kā tu izgatavo to krēmu, viņš ir maģisks, reāli. Vismaz man viņš ir maģisks, jo ja es taisīju pirmos tos paraugus, mums skolā, protams, ir jātaisa kaut kādi kursa darbi un tā. Un tad, kad es taisīju tos pirmos paraugus, tev liekas, wow, tu šito izdari un pasties, kas tev te sanāk. Un tu tiešām pēc krēma. un pamazām tas process man ievilk iekšā, jo tas bija kaut kas vienkārši īpašs. Īpašākais process no visa šī biznesa ir tieši tas radīšanas process. Tiem cilvēkiem, kam tā radīšana ir svarīga un viņiem patīk. Un tad, kad es jau biju, tur bija ļoti daudz tā sadaļas tajā programmā, es principā visas sadaļas biju izmācījusies, man bija lielais diplomdarbs jātais beigās. Un diplomdarbs bija par līniju, ādas kopšanas līdzekļu līniju. Un tad laikā man bija laikam 45 vai 44 gadi, es vairs neatceros precīzi, 44, jo tieši 10 gadi ir no tā laika, kopš es mācījos. Tieši tagad vasarā es kaut kad 10 gadus atpakaļ dabūju to kursu. Un es domāju, labi, ja jau es esmu tādā vecuma grupā un nav daudz tādu dabīgo līdzekļu, tad brīdī vispār nekā tirgū tāda nebija dabīga, taisīšu sev. Tas, kā tas tapšanas process notika, bija tāds, ka vispirms es gāju cauri visādiem augiem un pētīju viņus, ko viņi dara tieši novecojošajā ādai, sausai novecojošajai ādai. Un tie bija saraksti milzīgas lapas, A4 formāts, kaut kāds 10 no abām pusēm man bija pierakstīts ar potenciālām sastāvdaļām, kas kaut ko var palīdzēt tādai ādai. Un tādā laikā vēl bija ļoti, ļoti maz tādu produktu, jo viss pamatā balstījās uz to standarta ķīmisko formulu. Un tad es gāju katram tam augam cauri un es meklēju internetā visu iespējamo informāciju, lai saprastu, vai tas augs ir gana labs manam krēmam. Tam augam bija jānoliek eksāmens, lai viņš nokļūtu manā krēmā. Ka viņš ir pietiekoši labs, lai viņš tiešām kaut ko darītu lietas labā. Jo viena lieta ir 20 gados, ka tev tiešām tikai burtiski ir jāmitrina āda, un otra lieta ir, ka tev jau ir nopietni sācies novecošanas process, un tev ir jādara lietas labāk kaut kas, lai tu labi izskatītos. Nu, tādā veidā es nonācu līdz saviem produktiem. Es viņus sāku lietot. Es sapratu, ka viņi ir ļoti efektīvi, viņi tiešām strādā, un mana āda izmainījās. Man ir tā, ka es varētu, piemēram, ja kādreiz nevarēju pat vienu dienu neko neuzlikt, cik man bija sausa un lobījās āda un visādas sliktas izjūtas bija, tad tagad ir tā, ka es pat 3 dienas varētu neko nelikt, jo man tagad slimoju, tad man tā ir, ka tie temperatūra tev neinteresē uzlikt krēmu uz sejas. Es varu neuzlikt neko, un tad es vienkārši pieeju pie spoguļus, uzlieku savu krēmu, un man ir pilnīgi ok, un man nekas nelobās. Nu, ir, protams, sausa sajūta, bet nav tā, ka tur lobās vai kaut kas, var sakot, tas efekts ir. Un tad, kad es biju pamēģinājis, es sapratu, ka viņi strādā, es domāju, tā noteikti, kad ir sievietes, kas grib arī tādus kvalitatīvus līdzekļus, kas strādā, kas palīdz tādai ādai, kas aptur novecošanās procesu. Tā mana filozofija bija tāda, ka cik es biju redzējusi miljonus kosmētisko līdzekļu un mācību procesā es sapratu, kā es varu nolasīt tos sarakstus, kas ir aizmugurē sastāvdaļu saraksti un salikt kopā tā kā atpakaļ to formulu, ko viņi ir izmantojuši. Un es to saprotu katrs, kas ir mācījies formulēt produktus, cik daudz mūs māna vienkārši ar ūdeni produktos. Un mēs pērkam ūdeni par dārgu naudu, un mēs domājam, ka ūdens palīdzēs. Ūdens nepalīdzēs. Pirmkārt, tāpēc, ka tas nav ūdens mērķis, uzklājot uz ādas palīdzēt ādai. Otrām kārtām tas ir pat vēl sliktāk, jo visbiežāk izmantotais ūdens ir destilēts vai deionizēts ūdens, kas ir būtībā tā kā tīra ķīmiskā formula H2O, bet parasti tādi ūdeņi, ko viņi dara, viņi piesaista, visur, kur viņi nonāk, viņi piesaista visas iespējamās minerālijas, ko viņi var paņemt sevī. Un tāds ūdens vienkārši patiesībā izvelk visu, ko var no ādas,
Un pirmais efekts tādiem krēmiem ir nedēļa varbūt ir labi, 2 nedēļas ir labi, un tad pēkšņi tas krēms vairs nestrādā. Un cilvēki nesapratnē, kā es samaksāju lielu naudu, un tas krēms vienkārši nestrādā. Un tās iemesls ir tāds, ka tur vienkārši nav iekšā pietiekoši tik, lai viņš kaut ko darītu. Viņš ir saķīmiņots, lai viņš smaržotu. Ko mēs darām? Pirmais mēs atveram, mēs pasmaržojam. Un man daudzi klienti ir teikuši, oi, tavi krēmi tā nesmaržojas, kā luksus krēmi, nu, tev jāpadomā par smaržu. Bet smarža taču, mēs taču nepērkam krēmu, lai smaržotos ar viņu. Mēs pērkam viņu, lai mums būtu efekts uz ādas. Tātad smarža principā ir maznozīmīga. Nu, izņemot, ja viņš smird, protams, neviens neliks uz ādas. Tavs krēms nevis nesmaržo, bet viņš smaržo mazliet, bet, zini, man tas atgādina gluži ne dabu, bet tāds pat ne aptieku, tad zāļu kopums, es nezinu, tā kā kaut kādu, tā kā tu tēju kaut kādu nopērc augi, pēc tādiem augiem, kas ir sajauktas ar ēteriskām eļļām, kaut kā tāda smarža. Jo dabīgi ir tā, ka lielā ķīmiskā rūpnīca, viņi izmanto sastāvdaļas, kas ir rafinētas, attīrītas un tā tālāk. Viņas ir tukšas, viņās nekā nav, viņas viss labums ir paņemts ārā. Līdz ar to viņas nesmaržo, viņām nav krāsa, viņas ir baltas lielākoties. Un tādos krēmos tu vari dabūt kādu smaržu tu gribi. Tev tikai ir jāizdomā pasūtīt pareizo smaržu pareizam perfumēram un viss. Tad, kad tu taisi no dabīgiem līdzekļiem, kas nav attīrīti, kas nav rafinēti, viņi katram ir sava krāsa un smarža. Un tā krāsa un smarža ir tas sāls visā. Jo, ja produktam tiešām nav krāsa un smarža, lielais labums viss ir prom. Tur nav tā labuma vairāk. Var teikt, auga dvēsele ir attīrīta no tās fiziskās. Tas apmēram tā, ka mēs būtu fiziskais ķermenis, bet dvēsele mums nebūtu. Mēs būtu roboti. Nu, apmēram tas pats notiek arī ar augu ingredientiem, sastāvdaļām, kas... Tikko baigi labo teikumu pateici. Zini, man pilnīgi tev tā kā tāds reklāmas slengs tikko tapa. Tavs krēms reāli ir paredzēti, tā kā tagad ir slaveni teikt, ja 5D cilvēkiem. Jaunā laikmeta cilvēkiem, kuri saprot, ja nevis robotizētais, bet tas, kas ir dzīvais, kas ir savienots ar savu dvēseli, viņš tavu krēmu arī sapratīs, viņš pasmaržos, viņam nebūs jautājumu, kāpēc šis krēms smaržo pēc dabas un īsts, ja? Robotam būs jautājums, kāpēc nav Gucci smarža, ja? Apmēram tā, jā, tieši tā, apmēram tā, tāds jautājums es esmu dzirdējis, un īstenībā es ļoti ātri tādā veidā varu saprast, kurš cilvēks ir tā kā uz tā attīstības ceļa un kurš pilnīgi guļ dziļā miegā un kurš nemožās un viņam liekas, ka tas viss, par ko mēs te tagad runājam, ir pilnīgi kaķim zemās tas mazsvarīgs. Šito mēs visu redzēsim tad, kad būs šie te komentāri forši. Jā, man būs ļoti interesanti palasīt tos komentārus. Nu, lūk, un līdz ar to tā es nonācu pie saviem krēmiem, tā es viņus radīju. Un īstenībā tieši tas process, kad tas krēma izgatavošanas process no idejas līdz tam reāliem krēmam, reālā burciņā, ir super krūts process un visiedvesmojošākais, piepildošākais, interesantākais un aizraujošākais ceļojums, kas vispār var būt. Diemžēl, kas jau liecina par to, ka cilvēks nevis vienkārši kaut ko pērk un pārdod, bet ka tu esi tieši tā jaunā laikmeta cilvēks, kas man liek domāt, ka tu tāda esi, tāpēc, ka cilvēks rada. Nu, nevis pērk un pārdod, bet es radu pats kaut ko. Un tas ir, man liekas, tas ir tas, uz kurien mēs visi ejam, tiecamies un kāpēc mēs visi meditējam, strādājam ar sevi, ja katrs ir savs speciālists, vienam psihoterapeits, dar otram vajag vienkārši pameditēt, trešais meklē guru kaut kādus, jo mēs visi gribam kļūt, krieviski tas saucās podobie tvarcā. Kā latviski iztulko? Līdzīgi radītājiem? Pēc radītāja līdzības, tā kā mēs visi radīt, ja? Biblē, man liekas, ir pēc dzīmju un līdzības kaut kāds tāds teikums. Jā, nu kaut kā tā, ja viņi pārvērš latviešu valodā, jā. Nu kaut kā man tā liekas, ka tu esi tuvu tam. Tu man atceries stāstīji vienu šo te stāstu, ka tu biji gājusi pie astrologa un astrologs prasīja par šiem te krēmiem. Pastāsti šito, ko astrologs teica. Jā, mēs ar astrologu runājam, jo bija tā, kad es sākumā sāku, es gāju pa tradicionālo ceļu. Tā kā visi, es braucu uz izstādēm no sākuma, es piedāvāju veikaliem. Un kaut kā man tas negāja vispār. Un, man pat bija PR aģente te Anglijā, kas veselu gadu strādāja ar mums. Mēs bijām nezinu cik žurnālos iekšā, tiešām nezinu cik. Un likās, mēs saņēmām neskaitāmas balvas, man kopā par maniem produktiem ir, man liekas, 9 apbalvojumi, vai pat 10.
Nu, var sakot, daudz. Un, Apbalvojumi ir. Fakts kā tāds viņš ir. Jā, Mhm. var Mhm. sakot, un neiet, un es nevarēju saprast, kur tas suns ir aprakts. Un, protams, ka tādos gadījumos tu meklē to atbildi, un astrologs ir viens no tiem, kas tā kā varētu palīdzēt, jo viņš jau redz to visu no cita punkta. Un tas bija konkrēti Andris Geste, un viņš man saka tā, viņš saka, tu vispār zini, ka tu esi cilvēks, kurš var redzēt nākotnē, kurš varbūt ir pat 5 vai 6 gadi dzīvo nākotnē. Un es tā sēžu, un es tā, nu tā, šitas daudz ko izskaidro. Tātad tie produkti, ko es esmu radījusi, viņi būs vajadzīgi kaut kad tālāk nākotnē, nekā es iedomājusies. Un, protams, neskatoties uz to, ka es saprotu, ka tie produkti paliek ar vien aktuālāk un aktuālāk, kā prece, kā jo parādās cilvēki, kas ir gatavi par tādām lietām maksāt vairāk. Bet tik un tā es biju ļoti jau nogurusi, un tā, nu, protams, ka es biju sagrozījusies par to, ka es nevaru, kad neaiziet tā, kā es biju domājusi, un es domāju, man ir pieredze biznesā, man viss aizies tik ātri. Vienkārši tas laiks jā. vēl nebija pienācis, acīm redzot, bija vēl jāuzkrāj kaut kādas lietas dzīvē, ja kaut kādas pamatlietas tev jau bija, kuras tu biji iestrādājusies izglītojošās, bet tas, ko tu tagad saproti, programmas te nebija atbrīvojušās. Tas ir tas, man liekas, tas lielākais atklājums strādājot ar tevi, jo es sapratu, tad es sapratu, ka ir kaut kādas programmas, kuras mēs mantojam vai kuras mēs iegūstam bērnības laikā. Un viņas ir limitējošas ļoti daudz, nu, gan iz visiem mums ir limitējošās programmas. Tā, tas ir līdz kaut kādam brīdim limitējošs. Programmu Jā. uzdevums ir likt mums aiz tām ciešanām sākt vākt resursus, Jā. bet programmu uzdevums nav ļaut mums šos resursus izmantot, jo resursus fiziskais ķermenis izmantot nevar, kamēr mēs neesam iepazinušies ar savu garu un dvēseli. Ja? Resursus, kurus ķermenis fiziskais ar savu fizisko darbu, mācībām, kustībām un vēl visu kaut ko uzkrāja, paredzēts ir izmantot dvēseli, viņas un gars izmantos sev, ja, radīšanas procesam. Kamēr tu nebūsi izstrādājis līdz galam šos te resursus, tik, cik tev ir paredzēts šajā dzīvē, acīm redzot, tev bija līdz tik gadu vecumam, iegūt zināšanas, izstrādāt kaut kādu produktu, iziet šo te uzņēmējas pieredzi, ja, iepazīties ar sabiedrību kā tādu patērētājiem un tā tālāk. Tagad pienāca, acīm redzot, īstais laiks, kad bija jāatbrīvojas no šīm te programmām, kas limitē, jo, ja tur laicīgi neatbrīvojas, viņi sāk limitēt, viņi sāk spiest. Es varu pateikt šeit piebildīt par to, ka tas ir tieši tā, precīzi tā, kā tu saki, jo šīs programmas man lika meklēt atbildes. Un viens no lieliem jautājumiem, kas man radās, kad es mācījos par tiem, kā formulēt ādas kopšanas līdzekļus, protams, ka mūs dod visādi papildus informāciju mācībās. Un viena no tām informācijām bija tāda, ka ir iekšējie un ārējie faktori, kas liek ķermenim novecot. Un, ja, piemēram, ārējos mēs, piemēram, automātiski jau zinām, tas tev liek palikt vecākai, šitas tev liek palikt vecākai, tad iekšējos mēs automātiski uzsveram, ka tie ir gēni, tur mamma vai tētis vai vecmāmiņa vai vēl kāds tur paskaties, kā izskatījās, tad tas tev no vecmāmiņas un vecvecmāmiņas. Patiesība ir tāda, ka gēni mūs ietekmē tikai 5%. Un tad, kad es to uzzināju, pārējais viss dzīvesveids, tad, kad es to uzzināju, es tā padomāju, tas ir baigi interesanti. Un burtiski es sāku aiz viena gala vilkt ārā tās zināšanas vienos kursos, otros kursos, trešās apmācībās, 4. akadēmijā, 5. akadēmijā. Un jo es ilgāk ar to strādāju, jo es vairāk saprotu, ka visam pamatā ir mūsu veselība, jo cilvēks nevar būt skaists, ja viņš ir slims. Un tas virziens viss ir burtiski veselības virzienā, burtiski. Un atkal mēs nonākam pie tā paša. Dabā ir viss, ko mums vajag, lai mēs būtu veseli, ja mēs tikai neesam slinki to paņemt. Un mūsdienās pat ir tehnoloģijas, kuras caur dažādiem skaņu un dažādiem viļņiem strādā uz mūsu šūnām, un pat tās ir iespējams pamainīt. Novecošanās procesu ir iespējams apturēt. Un pat pagriezt atpakaļ. Ja jūs zināt tādu cilvēku, Brians Johnsons, man liekas, viņu sauc, viņš ir miljardieris, un viņa misija ir, viņš rāda cilvēkiem internetā, viņš visu laiku izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai pagrieztu savu vecumu atpakaļ. Viņš ir manā vecumā apmēram, bet viņa bioloģiskais vecums ir, man liekas, 18 gadi tagad. Nu, var sakot, viņš ir tiešām paņēmis to procesu ļoti nopietni, bet... Viņš arī izskatās vizuāli. Vienīgais, ko tu nevari noslēpt, ir acis.
Jo tad, kad tu paliec vecāks, tev vairs nav bērna acis, tev vairs nav jauniešu acis, tev tomēr ir vieda cilvēka acis. Lai mums katram ir kāds tas potenciāls viedumam, bet tas viedums nāk ārā caur acīm, gribot, negribot. Līdz ar to tas nav jauns puika, bet tas ķermenis, āda, viss viņam ir kā jaunam puikam. Viņš iet tādos ekstrēmos, ko es personīgi neatbalstu, piemēram, viņš neiet saulē, viņš dzīvo ar cieta aizskariem. Es personīgi uzskatu, ka tā ir atkal tāda kaut kāda programma, ka kaut kas dabā var būt slikts, tāpat kā, un no tā mums jānorobežos. Man liekas, ka saule, nekas mums labāks nav dots par sauli, kas mums dod prieku, kas mums dod vasarā. Kāpēc mēs esam tik priecīgi? Tāpēc, ka mums ir saule un siltums, un mēs varam baudīt dzīvi, un ādai viņš ir vajadzīgs, ķermenim viņš ir vajadzīgs. Viņš ir īstenībā D vitamīna vispār avots, un D vitamīns ir mūsu kā vispār, bez D vitamīna mēs nevaram būt laimīgi. Depresijas un kas tik mums nav, ja mums trūkst. Bet redzi, tam Brianam, ja Brians viņas sauc, ja viņš no šīs programmas atbrīvosies, visa viņa šī lielā filozofija sabruks. Viņam šī programma tieši vajadzīga. Tas nianses vēl, bet principā tā liela daļa atkritīs, un tas viņam noteikti būs šoks, jo viņš jau ir uzbūvēs kaut kādu imidžu sabiedrībā. Viņš ir reāli tik kruts guru kā neviens. Un viņš ir pat bezmaz apdzinis savu dēlu apakaļ gaitājot. Super, jo šis ir viens no pierādījumiem, ka visas programmas nav sliktas. Visas pārliecības, no visām pārliecībām un programmām atbrīvoties nevar, jo programmu uzdevums, dažām programmām uzdevums ir 3 gadus mums kaut ko mācīt, piemēram, vai 30 gadus kaut ko mācīt, un tad, kas sāk spiest un parādīties tev pazīstamā izmisuma sajūta, tad ir jānāk no šīs programmas jāatbrīvas. Es saprotu, ka viņš uz priekšu man vairs neļauj iet. Bet kamēr šī programma palīdz vākt resursus, varbūt, ka tev šai dzīvē nav paredzēts viņus izlietot tos resursus, tikai jāsavāc, ja varbūt nav vēl pienācis īstais laiks. Es varētu viņus izlietot, vienkārši tiešām man saliksies pareizos plauktiņos pareizā laikā, un es varēšu viņus izmantot, jo noteikti cilvēkiem var tādā veidā, pirmkārt izglītība tā ir, jo mēs par ķermeni praktiski var teikt nezinām. Ne, es ne par tevi, es vispār par cilvēkiem, ja, ka dažiem cilvēkiem ir tā programma vajadzīga kā Brianam, lai vienkārši šajā dzīvē vāktu resursus. Vienkārši savākt, viņam nav paredzēts ar viņu neko citu vairs darīt. Ja bet viņš strādā, viņš reāli, viņam ir tāda tradīcija, ka viņš katru svētdienu taisa mājās pusdienas. Cilvēkiem, bagātiem cilvēkiem tur kaut kāda nauda jāmaksā, kaut kāds 1000 vai cik tur, bet viņš lasa tos cilvēkus, izlasa tādus. Un tad viņš viņiem stāsta to savu filozofiju, un viņi par to runā. Viņa tā doma un misija tāda, ka don't die, nemirsti. Jo mēs automātiski domājam, man tagad ir 50 gadi, jau palikuši noteikti ir kaut kādi 10, 20, varbūt labākā gadījumā 30, bet mūsu ķermenis var dzīvot daudz ilgāk, ja mēs nodrošinam viņam šos visus faktorus, kas saglabā veselību. Un viņa misija ir tā, ka viņš ir pateikt cilvēkiem, mums nav jāmirst 70 gados vai 80 gados. Mēs to varam sākt jau jaunībā, strādāt uz to, ka mēs varam dzīvot 100, 120, maksimums 140. Mums paliks vienkārši garlaicīgi pēc kāda laika, mums negribēsies vairs dzīvot, bet fiziski to var izdarīt. Tā ir misija. Saistībā ar šo es noteikti tev palūkšu ielikt arī tavu šo lapu, kur tos produktus var nopirkt, ja, jo es zinu, ka tavā mājaslapā ne tikai var nopirkt, tur arī visu kaut ko var izlasīt, par ko tu stāsti, pētījumi, un iesaistīt tiešām, tur var iedziļināties un saprast, par ko tu runā vēl vairāk, vēl dziļāk. Ja? Un, manuprāt, Atlantic Skincare YouTube, tā lapa, tur arī ļoti daudz. Man ir Facebook, man ir Instagrams, tur arī daudz informācijas iekšā. Jā. Vienmēr sakot, visu šo kam tiešām ir interesi, Zanīt, paliec apakšā zem šī video, ja cilvēku uzreiz atver vaļā un šito es tagad gribu paskatīties, šito man ir jāaiziet sīkāk palūrēt. Varbūt, ja tu atrodi tas Brians Jones, ka tu es viņu varu ielikt arī, jā, viņam ir Instagram kanāls ļoti piekabina klāt, jo mēs dalīsimies ar visu, ko mēs esam pieredzējuši, dzirdējuši. Mums nav kaut kāda vispasaules taisnība par to, ko mēs stāstam. Mēs tikai dalāmies ar pieredzi, ja, jo cik cilvēks absolūts un individuāls un neatkārtojams, tik arī būs šīs pieredzes, tik arī katrs būs izgājis savu ceļu, un manuprāt ir forši, ka cilvēki vienkārši nevis nosoda un vērtē, tu tur pareizi vai nepareizi gāji, bet tieši dalās, jo mūsu uzdevums sabiedrībā ir sanākt kopā un būt vienotiem, nevis atšķeltiem, un man liekas, ka gala rezultātā katrs, ja būs savācis savu to pieredzi, jau uz to mums arī tā dzīve bīdās, ka ja mēs iemācīsimies nevis vērtēt viens otru šo pienestu, nevis tur pareizi vai
tev tur nepareizi, bet tieši otrādi dzirdēt un jūsmūt, wow, tu šitā to redzēji, es šitā to sapratu. Un tāda no visām šīm te puzlēm, redz, mēs esam tagad atšķelt, mums liekas, ka mūsu puzles gabaliņš ir vissvarīgākais, galvenais, mēs ar savu ego vēl cīnamies. Tagad tāds laikmets, ja knapi tikko Kali Juga, nezinu, vai līdz pusē vai beigusies viedokļi atšķirās, tur varētu kāds gudrs cits kaut ko pastāstīt, ja Kali Jugas laikmets. Bet mēs vēl esam super egoistiski, ja mums šis te iekšējais mazais narcis vēl pūš un gavilē, viņš vēl te jūsmo un vicina zoberi, ja viņa vēl te ir vara par šo pasauli. Bet manā skatījumā mūsu uzdevums ir tomēr būt vienotiem, atstrādāt vai izmainīt šo te ego tā, lai mēs nevis uzskatītu, ka mūsu zināšanas, mūsu personība vai mūsu kaut kāda loma, ko mēs šeit dzīvē nesam par sevi, ir nevis kaut kas individuāls un atsevišķs un kaut kas tāds, kur visiem būtu jāskrien un jājūsmo un jāklanās, bet tieši otrādi dalīties ar savām zināšanām, sadzirdēt no jebkura sabiedrības slāņa arī citus cilvēkus ar viņu zināšanām un lēnām kabināt šos te puzles gabaliņus kopā, kamēr mums izveidosies viena pilna bilde par to, kas mēs esam, kā mēs šeit nonācām, kas ir šis te radītājs. Var izrādīties, ka mēs visi sakabinoties kopā arī sanākam, ka esam viens vesels radītājs. Man liekas, ka mēs sanāksim man patīk. Jā, man tā šķiet, ja mēs sanāksim visi kopā, ja ne vēl te visu laiku tādas kopienas kaut kur rodās, ja viens tur tās kopienas šķeļ, viens tur atkal liek visu kopā, bet tā, kad sanāk, tas nenotiks šajā laikmetā visticamāk, tas nenotiks. Patiesībā par tām kopienām, kas ir tā, ir jau, astroloģiski, viņas ir jāsāk veidot jau tagad, jo īstenībā arī kopienās ir milzu spēks. Process jau notiek dabisks, neatkarīgi no tā, ko tas nabaga mazais cilvēciņš ar savu puzles gabalu, tur ar savu personību tur atdās vai neatdās, ja? Jo ir tāda, kas sanāk jau kopā viens vesels puzles gabals, kur jau ir tur, nezinu, kaut kāda tur 1/100 daļa no kopīgās bildes, un tad viņi sāk šefot un teikt, mums ir taisnība, mēs te visiem parādīsim, vai visi nākat. Neatkarīgi no tā, tāpat ir vajadzīgs sanākt visiem būt vienkops. Ja, tā kā tas jūgas laikmeta aplis, kamēr mēs neapiesim pilnu to apli, mums kopīga bilde nevienam nebūs, mums katram būs savs viedoklis, sava interpretācija par to, kas mēs esam. Bet neatkarīgi no tā, vai mēs gribam, negribam, patīk mums vai nepatīk, mirstīgi vai nemirstīgi, mēs tāpat agri vai vēl, mēs virsimies visi vienā virzienā un agri vai vēl visi šie puzles gabaliņi smuki saliksies kopā vienā veselumā, visticamāk tas notiks tajā Sati Jugas tajā laikmetā, ja, tad, kad tas būs vispār pēc triljardiem un nezinu, cik tur tiem gadu 10 miljardiem, es nemaz tādu cifru nemāku izrunāt, ja. Kaut kas nereāls pilnīgi, jā. Ka mēs sapratīsim, uzzināsim un sajutīsim to īsto, to lielo pasaules taisnību, ja vien vispār viņa eksistē. Ja vien viņa vispār, viņa noteikti, kad eksistēs, tad es ticu tomēr tam, kad ir kaut kāda skola, mēs jau šeit arī izējām skolu, tā ir mūsu dzīves skola. Es saucu viņu tādu par Real Life Harvard University. Bet mums ir, redz, kā ir tad, kad mums pasaka pieaugušajā dzīvē, ka mēs esam atnākuši uz skolu, tas rada tādu uzreiz pleci sašļūk, man jau ir apnicis, es vairs negribu, cik var mācīties, jo mums visiem ir tā sajūta skola, tas ir tā kā mēs, kad ejam uz skolu, mums visiem, atceries te padomu bērni atcerās, ka rociņas visiem šitā, uz toli te pačurā tikai drīkst aiziet fizioloģiskās vajadzības apmierināt, drīkst aiziet tikai tad, kad tu esi pacēlis roku, kas vispār liekas absurds. Un tad mums rodās šī mākslīgā ilūzija, ka nākot uz zemes mācīties ir kaut kas līdzīgs. Ka tas ir smags darbs, ka kaut kas no galvas ir jāiekaļ, visu mūžu ir jāmācās un visādos kursos visu mūžu ir jāiet un visu laiku kaut kādi pārbaudījumi, eksāmeni. Šī skola nav par to. Šī skola ir par to, kad mums ir jāiemācās to, ko skolās īstās nemāca. Kā būt laimīgiem, kā būt veselam, kā nopelnīt šīs te finanses, un runa nav par finansēm un naudu kā tādu, bet kā iemācīties ar cilvēkiem miedarboties tā, mainīties tā, lai mans resurss būtu līdzvērtīgs viņa resursam, un mēs bez manipulācijām vienkārši apmainamies. Un abiem būtu labums. Man liekas, abi divi ir ieguvēji. Es esmu saņēmusi to, tu esi saņēmis to. Mums ir šajā sistēmā izdomāts finanses, ja kā tāds ejošākais apmaiņas līdzeklis. Bet es ticu, ka ar laiku atkal būs tā, tad, kad būs šī elektroniskā nauda, kad cilvēki, kad nebūs vairs finanšu līdzekļu. Vecais labais barterītis būs. Jā, mēs iemācīsimies. Tas jau ir visi šie te negatīvie procesi, kas mums liekas šausmas, kas te tagad notiek, mums visiem nauda tiks atņemta.
patiesībā liek mums visiem savienoties kopā, draudzēties. Vai tagad sāpēs un pārdzīvojumos un traģēdijās izdomājam, ko mēs kolektīvi varam sadomāt un ķipa, it kā šis te lamu vārds ķipa, jā, es mēģinu no savas dzīves izskaut ārā, ķipa. Bet tāpat mēs viņu visu lietojam. Jā, un tāpat lietojam. Bet tā doma ir tāda, ka tas tieši sāpēs palīdz cilvēkiem apvienoties un risināt it kā nosacīti kaut kādu tur cīnīties ar kaut kādu ienaidnieku, ja? Bet pēc tādas augstākā plāna tas nav ienaidnieks, jo visi cilvēki virzās savā dzīvē uz priekšu tikai tad, kad sāp, kad ir grūti, ja? Kad mums tas nepatīk aiz laba prāta, neviens no savas komforta zonas ārā neiet. Nelīdīs, jā. Tā tieši tāpatās kā bērniņš, kas ir mammas vēderā. Viņš tur aug un aug, kamēr viņam ir komforta, viņš ir nedomās no tā vēdera līdz ārā. Process nenotiks. Tikko paliek par maz vietas, mums sāk spiest, viss grūti, vairs nevar ne pālpot, ne padzīvot, ne pakustēties, ja? Izmisums sauc, mēs kā pieaugušie pārdzīvojam. Nu, pat mēs sākam kustēties, meklēt izēju, liekas, ka izējas nav, un ar mums notiek evolūcija patiesībā. Ja tas ir ļoti, man liekas, ļoti svarīgi cilvēkiem saprast, jo tieši tas, ko es sākumā teicu, ka mēs tā kā gribam izbeigt no tā negatīvā, bet tas negatīvais ir tā evolūcija. Diemžēl vai par laimi? Par laimi, jo tikko to saprot, nekādas negatīvās situācijas dzīvē vairs nav, netrigerē, jo kas tad trigeris ir? Baiļu sajūta, bailes no nezināmā, un tas ir paradoks, ja? Kā var būt bailes no tā, ko es nezinu, ja es viņu vēl neesmu pieredzējusi? Man jau ir baili. Ja? Mēs saprotams, ka mēs varam baidīties no tā, ko mēs jau esam pieredzējuši, bet mūsu lielākās bailes ir no nezināmā, mums tur bail nomirt. Nu, dažiem cilvēkiem vairs nav bail nomirt, bet lielai daļai ir bailes nomirt. Tu nemaz nezini, kur tu tur nonāks, kad tu nomirsti. Tu nezini, ka tur būs vai labāk vai sliktāk, ja, bet tev ir bail no nezināmā. Man ir jāizdara kaut kādi lēmumi savā dzīvē, kas vispār tā ārpusēji, ka es tā paskatos, visticamāk mani vedīs uz labāku dzīvi. Bet man ir bailes spērt to pirmo soli. Kas būs pa vidu? Bailes no nezināmā. Es to vēl neesmu piedzīvojis. Es nezinu, kā tas ir, kad es esmu tur. Es it kā zinu, ka es tur varu nonākt. Gribētos ļoti. Tas tāpat kā cilvēki redz par bagātību arī. Visi sapņo, es gribu būt bagāts, es gribu būt pārticis. Viss tas ir normāli, un man liekas, tas viss arī ir forši, ka cilvēki ir turīgi un viņiem ir nauda. Bet cilvēks, viņš var ar sapņiem, ja viņš nevar tur nonākt. Viņam ir reāli jāpārvar tās bailes, viņam ir jāspēr tie soļi. Nu, kas tad būs, ka tu nokritīsi? Nu, es esmu miljonus reizes iekritus ar seju dubļos. Nu, es pieceļos, nomazgāju seju tālāk. Nu, ko darīt? Tas ir tas process, jā. Pasaulē eksistē īstenībā tikai divas sajūtas. Ir mīlestība, kas ir radītāja sajūta, ja? Nu, ja es esmu līdzīgs, vai padobiet var sākt, kā latviski pareizi pateikt, domāju, kad iztulkot upā, tu zini, kā pareizi, pēc radītāja līdzības. Pēc radītāja ģīmju līdzības, laikam tā. Jā. Nu, tas tā kā mēs esam, tā kā Bībelē vai reliģijas grāmatās stāv rakstīts, ka mēs esam Dieva bērni. Nu, bērns ir pēc tava vecāka līdzības. Pareizi? Nu, tā tas ir tas domāts, ja? Ja mans vecāks ir kaut ko super tādu radījis, kā pasauli un vispār visumu un tā tālāk, tā tad es esmu pēc viņa līdzības. Tas nenozīmē, ka es esmu tāds kā viņš, bet man ir tāds pats potenciāls par tādu būt. Es arī esmu potenciāli iespēja, ka es varētu kaut ko radīt, sākt. Ja? Bet man līdz tam ir jāizaug, man ir jāgūst pieredze, man ir jāļauj sev nokrist. Nu, vienmēr sakot, visādiem procesiem ir jāiziet cauri, kas ir dzīves, ne tikai vienas dzīves, bet miljonas dzīves garumā, kas arī pārspīlēt. Un otrs sajūta ir mīlestība. Jā, es taisa aizskars. Aha, mēs esam atpakaļ. Maza pauzīte. Tehnika problēma. Jā, un otra tā sajūta ir tā baiļu sajūta, no kuras ir atvesināts viss, kas ir tas sliktais. Ja? Mums ir kauns no kāpēc, jo man ir bail, ka kāds kaut ko man tur neiztrigerēs, es tur izskatīšos nekā. Es esmu vainīga, man bail no tās vainas sajūtas, jo man bail, kāds būs tas rezultāts, ja man dabūšu pa kaklu, kas viss ir bērnības programmas. Mums bailes nāk tikai no bērnības. Ja? Jā, ir redzēt ļoti daudz video par maziem bērniņiem, kas ir nofilmēts. Reiz domāju, cik forši, ka viņos nav ieprogrammēts tā baiļu sajūta. Jā, tas bērni tais video citreiz vienkārši tu skaties un sirds dzied pilnīgi, ka tas cilvēks nav apturēts savā attīstībā, ka viņam ir reāli
Viņš tur viss ņemās brīvi, dzied un darās. Forši, tas man arī patīk šitā skatīt. Mūsu paudze, un nezinu, kā ar mūsu bērniem, es nezinu, jo man bērni vēl ir pietiekami mazi, 12 un 6 gadi, es vēl nezinu, kāds būs tas mans audzināšanas rezultāts. Es arī nav tā, ka es super iespringstu, jo es saprotu, ka tas viss ir dabīgs process, lai cik mamma un tētis būtu labi vai slikti, nav neviens bērniņš, kurš izaugot. Viņiem tur var strādāt. Tie bērni, kā mēs jau kā bērni, mēs jau zinām, ko mēs dabūsim no saviem vecākiem. Mēs jau viņus izvēlamies tieši tā iemesla dēļ. Bet, tas ir tāds, ko pierādīt nevar, ja, bet balstoties uz faktiem reāliem, ja tu skaties, ka neviens bērns izaugot, ja viņš speciāli tam nav piespiests vai reliģiski iemācīts vai caur bailēm tev tur reliģiski tev būs cienīt un mīlēt vecākus, ja viens no baušļiem nav piespiests caur bailēm, tad normāli bērniņš, jebkurš no jebkuras ģimenes izaugot savu vecāku mājās, izaugot liels, kamēr vien viņš nav nodibinājis pats savu ģimeni, un viņš ir viens, vai viņam tikai draudzene, piemēram, ja viņš nezina, kā tas ir, kad ir bērni, neviens nevar atnākt un pateikt saviem vecākiem paldies. Cik forši, ka jūs tur man esat radījuši tādu pieredzi. Jā, bērns ļoti daudz ko maina, un īpaši sievietē, protams, arī vīrietim, bet arī, sievietē ļoti maina bērnu piedzimšana, ir tas bezmaz jauna dzīve sākās. Tu sāc lietas vispār redzēt savādāk, jā. Redz, un tad, kad mēs jau paši sākam kļūt par vecākiem un sākam piedzīvot šito pašu murkšķa dienu, ja, ka, mans bērns, es arī laikam, es sāku beidzot saprast, parasti jau, protams, ar terapeitu palīdzību, es sāku saprast, kāpēc mans bērns tā uzvedās. Egoists, viņš man manipulē, viņš man piespiež justies vainīgai, kaunina mani. Jā, īstenībā tas ir tas, ko tu nevar pieņemt vēl joprojām, ko vecāki ar tevi ir izdarījuši. Tas nav atstrādāts, tās ir tās ieliktās programmas, tu nesaproti, kāpēc tev viņas ir bijušas izdevīgas, ja tu neesi tur uz tā fona uzkrājis tev derīgus izrakteņus, ja derīgus resursus, zināšanas, pieredzi, respektīvi nav bijusi tā pamošanās vai tā insight iegūšana, nav bijis tas terapijas process. Man liekas, ir tas, ka tu pareizi saki, ka mēs jau īstenībā sakrājam tos dimantus. Mēs viņus vienkārši neredzam kā dimantus, kamēr mums nav šis punkts, kad mums tas izmisums, ka mums ir jāpamožās. Tikai tad mēs sākam saprast patiesībā, cik mēs daudz dimantus esam sakrājuši. Un bērni ir tie, kas mums palīdz atklāt šīs programmas ātrāk. Ja, kāpēc mums piedzimst tieši tādi bērni? Vieniem tur super gudri un super forši bērni, vieniem tur tieši otrādi, ja kādu tur invalīds var piedzimt. Cik es patiesībā pats jūtos kā invalīds attiecībā uz saviem bērniem un vispār attiecībā pret dzīvi. Ja, ka man ir bezspēcīgs, es neko nevaru izdarīt. Bērniņš tikai to simbolizē, ka tu neatklāji savu patieso īsto potenciālu. Tev viņš ir super daudz, tu esi paredzējis vispār šai dzīvē paveikt lielas lietas, bet tu to nedari. Jā. Ja, un ko tas simbolizē? Piedzimst bērniņš ar kustību traucējumu, un tu pie viņas piesiec. Kādas sajūtas tas rada? Es neko nevaru izdarīt. Jā, tu esi iedzīts stūrī. Lai šī enerģija, kur tev bija jāizrealizē, atdot pasaulē visai, tu tagad viņu koncentrē, viņi nevar stāvēt uz vietas, tu viņu tagad koncentrē tieši tam vienam mazam bērniņam, ja? Lai tu pats sevi neiznīcini. Ja tas svārtiņš kustās visu laiku pa labi, pa kreisi, ja tev tur ir milzīgs potenciāls, viņš intensīvi kustās, tev kaut kur tā enerģija ir jāliek. Jā, protams. Viņi nevar stāvēt, enerģija nav statiska, viņš nevar stāvēt uz vietas, ja tu viņu neizrealizēsi. Ja tu viņu neizrealizēsi kaut kur sociumā uz ārpasaules, vienalga darbs, ja kādam ir paredzēts ne tikai strādāt algotu darbu, kādam ir paredzēts kaut ko radīt daudz lielāku priekš visiem. Tā kā tev krēbs, un ja tu to nedarītu, tad sekas tu zini pati, kādas būtu. Ja tā enerģija uz vietas nestāvēt, ja tu viņu pati savu potenciālu neizmanto, atnāks kāds cits un viņu paņems. Parasti sievietēm tās ir narcisi, kuriem ļoti garšo potenciāls. Par to narcisu tēmu mums jātaisa atsevišķi video, tāpēc, ka tā ir ļoti dziļa tēma. Un no virspusē viņi pat nedrīkst aizskart, jo cilvēki pārprot, kas ir narcis. Jā, mēs neliksim nekādas diagnozes nevienam, jo es personīgi ārsts neesmu. Tavā ģimenē ārsts ir tava mamma, bet tev tiesības arī nav likt diagnozes. Ne par to, es vairāk domāju no personīgās pieredzes, to, ko mēs paši savā dzīvē redzējuši. Šis ir stāsts par to, ka es stāstu to, kam es esmu gājusi cauri, ko es esmu sapratusi, un arī mans dzīves redzējums, un tas, ko es saprotu, ir pelnījis gan heitus, gan labus vārdus. Ja, vienkārši paužaties, cik varat. Ja, bet tas neļauj nekādā veidā neaizliedz cilvēkam brīvi izteikties, runāt, un man liekas, ka tas varētu kādam būt pat ļoti noderīgi. Tas vienkārši varbūt palīdzētu kādam cilvēkam ieraudzīt savu dzīvi citā gaismā nedaudz, jo tad, kad ir tā murkšķa diena, kad tu skrien pa to vienu
ar to pašu ratu, un katru rītu atkal tas rats ir no jauna. Tu jau pat nekad pat neaizdomājies līdz tam, vai pat, ja tev parādītu, teiksim, YouTube, tev mestu ārā video, tu pat viņus neskatītos, jo tu nedomā, ka tas ir par tevīm. Un mēs daloties ar to savu pieredzi, to, ko mēs esam savās dzīvēs redzējuši un pieredzējuši, mēs vienkārši varam palīdzēt kādam cilvēkam saprast, kas notiek viņa dzīvē, un ka viņam nav variantu, tu netiks no tās murkšķa dienas ārā, kamēr tu nepieņems lēmumu, un viss. Vēl tāda remarka drusciņa, mēs nevienam neko neieteiksim, ko kādam darīt. Mēs tikai par sevi. Jā, protams, mēs dalāmies savu pieredzi, ne jau mēs kādu mācam dzīvot. Bet lēmumus un darbības vienmēr, protams, ka katram pašam ir jāizsver ar savu galvu, ar savu puzles gabaliņu, tas, kas viņam šeit dzīvē ir paredzēts nest pašam savu personību un izdarīt pašam savus, uzņemties vienmēr sakot atbildību par to, ka par savu personības daļu, kas tu esi, un iznest cauri dzīvē brīvi tā, kā tu uzskati par vajadzīgi. Jo, man liekas, neviens cilvēks nav pelnījis ne super kaut kādu tur guru uzslavu vai super nosodījumu. Ja, vienkārši nosodījumu noteikti vispār neviens nav pelnījis, tāpēc, ka mēs katrs taču rīkojamies pēc tā, kā mēs vislabāk tanī brīdī saprotam. Un apstākļi mainās, un mēs saprotam, ka lēmums nebija pareizs, bet tanī brīdī, kad mēs lēmumu pieņemam, mēs jau redzam to situāciju no tā viedokļa, kā mēs tanī brīdī stāvam. Ja mēs stāvam, bija tāda Facebookā forša tāda bildīga, man liekas, es tev arī aizsūtīju, kad žirafa dzīvo zīmē lauvu, un no priekšas mēs redzam lauvu, tas, ko žirafa ir uzzīmēt, ir vairāk līdzīgs kaut kam citam nekā lauvai. Nesūties. Tas tev atsūtīs, tas bija reāli smieklīgi, jo žirafa no augšas redz lauvas dibenu, tad ir viduklis un apakšā ir tā. Un tas izskatās pēc kaut kā cita, ne pēc lauvas. Un es tā pirmajā momentā nesapratu, un tad, kad man pielec, es padomāju, tas ir tieši no dzīves, jo mēs stāvam saules pusē, mēs skatāmies pret sauli, mūsu saules pie acīs mēs neko neredzam. Mēs nostājamies no otras puses, mēs redzam visu. Un vēl tie cilvēki, kas stāv sānos, viņiem atkal pilnīgi cits skats. Tā kā, tad, kad mēs saprotam to, ka mēs tā pieņemam lēmumus, mēs varam pārstāt sev kaut ko pārmest, jo tanī brīdī mēs redzējām tieši tā. Super. Klausies, Danī, cik mums vēl ir laiks, ko runāt, vai nav jau beidzies? Cilvēkiem varbūt ir nāvis nāk. Tūlīt jau ir stunda. Popkorns ir beidzies visiem. Limonāde ir izdzerta. Jā, jau visi grib iet atpūsties, un stunda arī mums ir beigusies. Mēs atgriezīsimies pēc nedēļas, varbūt pēc dažām dienām, kad mums būs iedvesma. Mēs redzam, ka tādas mākslinieces ir iedvesma, laižam šodien gaisā. Ne? Bet ne mazāk, ne retākā reize nedēļā. Tā mēs gribētu turēties. Paldies. Lūdzu, uzdodiet jautājumus, lūdzu parakstieties uz mūsu kanālu, uz mūsu video, liekiet laikus, komentējiet, lai arī citi cilvēki var atrast mūsu video. Dalieties ar savām domām, arī ar sliktajām domām. Tas mums atkal radīs jaunas tēmas, par kur runāt. Cerams, ka mēs jūs iedvesmojam kaut kam labam, kaut kam foršam, kaut kam priecīgam. Un varbūt jūsu diena vienkārši izmainījās garstāvoklis izmainījās dēļ mūsu sarunas. Jā, man bija personīgi no manējiem tāds viens komentārs no iepriekšējā mūsu video, ka mums ir diezgan slikta kvalitāte, bet mums ir slikta kvalitāte, tāpēc, ka mēs tikko sākām, mēs par šo tēmu vēl neko nezinām. Es domāju, tā kā video kvalitāte slikta ir. Es baigi neprasīju, tāpēc, ka vai man kādam tur jātaisnos, kas man tur ir kvalitīvs un kas tur nav kvalitīvs, ja, bet varbūt skaņa, varbūt video, nezinu, varbūt kādam vēl kaut kāds ir viedoklis par to, kā varbūt kāds zina kādus mikrofonus foršus var kur nopirkt, ja, vai kādas tur kameras, vai nezinu, kaut kādas tās tehniskā puse personīgi man, viņa nav zinām, ja man nav šāda pieredze, bet es zinu, ka cilvēkiem ļoti patīk dalīties ar padomiem un viedokli, tāpēc mēs aicinām, mēs pieņemam, ja mums kāds pateiks priekšā, kur ko labāk darīt, kur ko kādus video, piemēram, kur var smuki samontēt, sataisīt, varbūt kaut kāds speciālisti vēl kaut ko, mēs visi ļoti labprāt pieņemsim no tādu nevis aizrādījumu, ko jūs mums te mācat, bet tieši paldies. Tieši ar pateicību. Tieši tā. Jā. Tā, viss, Zane, nākošajā video es gribētu, ka tu mums pastāsti, ja uztaisim tādu mazu intrigu, jo es zinu, ka tu ne tikai ar krēmiem strādā. Šis nav tikai stāsts par krēmiem, kā uzklājot uz ādas, uzlabot savu, kā tu teici, jā, palīdzi man, uzklājot krēmu, tu ne tikai apstādi novecošanās procesu, bet ir arī iekšēji procesi, un tev ir izstrādāta vesela programma. Tu man pati teici, ja, ka tev ir izstrādāta vesela programma. Dažādi varianti programmai, jā. Jā, kur šo programmu var dabūt cilvēki?
Pagaidām viņu nevar dabūt. Es Aha, slēpums, es intriga. gribu uzlabot, jo es atkal esmu kaut ko iemācījusies, un es atkal gribu kaut ko padarīt programmu daudz vērtīgāku cilvēkiem. Bet tiklīdz viņa būs gatava, jūs noteikti par to uzzināsiet. Mēs par to noteikti pavēstīsim. Jā, šis ir mega svarīgi, tāpēc, ka nākošo reizi gribētu, ka tu pastāsti, ka tajā programmā, kas tur vēl ir iekļauts, ka tur ir par veselību, jā, vispār kopumā pārtika, ēdiens, kā ietekmē, ūdens, kāds būtu par visiem tiem faktoriem, kas ietekmē mūsu ķermeņa veselību. Es domāju, ka šis būs tāds ritīgi foršs tāds informācijas avots, visu nē, jo daļu kaut kas būs tāds super svarīgs un padziļinošs, tiks ievietos tajos kursos, bet tā virspusē vismaz izcelt, kas ir svarīgi, kam ir jāpievērš. Ja jūs gribētu visu dienu jāsēž. Jā. Mēs jau tikai 1 stundiņu. Kur mēs esam pārsnieguši. Visi mīļie, paldies jums, un tiekamies nākošā reize, un Zanīte tev arī paldies. Paldies tev, Karīna. Davai, čau, čau! Čau!